Precizējam tos aprēķinus, kas ir zem deķa, bet ir 50 skolās pēc šī modeļa samazinās finansējums. Jā. Man ne? Jā, Tad tas ir taisnīgi. Aptuveni 50 skolās. Kuras atbilst kritērijiem? Tur ir jāiedziļinās. Mēs paskatījāmies pēc šodienas meditācijas un pēc jaunās sistēmas. Ir skolas, kurās iegūs, tie ir atkarīgs kādai 0,54%, plusā kādai 124%, bet ir aptuveni 50 skolas, kurās ir mīnuszīme, bet te es atgādināšu to, ka pašvaldībām pēc jaunā modeļa aprēķina parāda pilnīgi visām ir plusā, un pašvaldības varēs arī piedotēt klāt, ja? Tur vēl, un tas, kas vēl var samazināt šo zaudētāju... Tie, kas var piedotēt, tie piedotēs, bet vēl arī samazinās to zaudētāju skolu skaitu, var arī samazināt tas, ka pieslīpēs vēl tos pieejamības kritērijus. Piemēram, mūsu skolai hipotētiskais modelētais pieaugums pret 118,000 mēnesī, pieaugums ir 8,8 mēnesī. Jā, varbūt vajadzēja 4 un otrs 4 atdot balviem. Tāda burtiskāka ilustrācija. Tas jautājums ir par to taisnīgu. Mums ir 630 jaunieši. Mums ir svarīgi, lai pārtraucās tas, ka ir lielai skolai atņem naudu pārdalot par labu mazai skolai, un tad tie pedagogi var arī satiekoties. Kurš jūtās priecīgs? Mazās skolas pedagogs nav priecīgs, ka viņa radam, draugam, paziņam vai noārodu kolēģim samazina algu, lai viņam samaksātu, un tad vēl ne pa visu, ja? Un lielās skolas pedagogs saprot, ka viņam pienāktos vairāk, bet viņam atņem solidaritātes vārdā, lai tai mazā skolā būtu.